Audi A4 V8 2012. Gada, līdz ar to jau facelifta modelis, atslēgsim start-stop sistēmu. Tad pirmais, ko mēs darīsim, izmainīsim kodējumu centrālās elektronikas blokā, lai tajā brīdī, kad mums start-stop sistēma ir izslēgta, nedegtu indikācija. Tad, lai to izdarītu, pie šīs vērtības mums ir jāpievieno 64. Tātad tas mums galā ir 92. Tātad, kad esam ievadījuši vērtību, spiežam test. Spiežam save. Un ejam ārā. Tālāk redzam, ka šajā brīdī mums poga ir degoša, jo start-stop sistēma mums strādā. Tālāk vadam atkal piekļuves kodu. Ejam atkal uz adaptācijām, uz 34. kanālu. Pie šīs vērtības mums ir jāpievieno 32, kas mums kopā dod vērtību 124. Tātad, pievienojot 32 klāt, mēs iegūstam to, kad šī poga, par ko atbild, poga, kas atbild par start-stop sistēmu, strādās atmiņas režīmā, respektīvi, ja būsim iepriekšējā brauciena beigās sistēmu izslēguši, tad nākamā brauciena sākumā sistēma arī būs atslēgta. Piedarbināsim. Sistēmu esam atslēguši. Un tad pie nākamās darbināšanas arī mums pogai vajadzētu nedegt. Tālāk noslāpējam un darbinam pa jaunu. Un redzam, ka pogas pozīcija mums ir palikusi.